Es redzu, nāk vīri palaikos vadmaltas svārkos, nāk sievas, nāk bērni, nāk visi latvieši. Un Timdrīga jau 150 gadu, un mēs esam nobrieduši sāktiem. Ir pienākuši latviešu dziesmu un deju svētki. Brokastis, kamēr gaidām dejotājs, dziedātājs, tikmēr brīvs laiks. Var pastaigāt pa Rīgu, pa veikaliem, tuvākiem. Pirmo reizi dziesmas svētkos iedalos kā autobusa šoferis. Nu, pirmā diena. Nekāda vaina. Bez 15:12. Pirmā diena ir beigusies. Šeit šoferi gulēs. Tā, kur mums skolotāja? Ok. Jā, gulēt rītā agrī atceļas. 9 izbraukšana. Lidus. Braucam nopirkt kaut ko uzēst. Braucam pa labi. Nākamajā pagriezienā brauciet pa labi. Tik galvenais neiet. Nebrauc nekad pa kreisi, atceries. Jā, vienmēr tik pa labi. Pa labi. Tā, gaidām kolektīvu. Tev kolektīvs ir VPDK Cīrulis. Vēl nav ieradies. Pārējie jau visi savus autobusus ir atraduši un aizbraukuši. Un kas te šeit mums? Neticami Gran Toro Isuzu. Nu, izskatās kā jauns. Gandrīz. Tā. Parkoties, protams, kā Bembis parkojās. Jā, Šķērsām. Masāt, būtu āšāk varētu ar paraut. Jā. Ok. Nu, paldies, esam atbraukuši.
Ropaža novad. Nu, diezgan labi līst. Isuzu priekšrocības. Ar pulti var attaisīt abas divi. Tad arī to. Tas ir video. Video? Tā, no šejienes sakam. Otrā jūlija vakars. Dziesmu svētku norisē arēnā Rīgā. Pajautāsim nejušam garam gājējam, kā pasākums. Sveicināti! Es gribēju pajautāt jums, kā jums šodienas pasākums bija, ok? Nezinu, es tikko piecēlos. Tikko pamodies, ja? Nu labi, tad man gribētu dzirdēt jūsu viedoklī par šo autobusu skaisto nakstīgu. Nav ko teikt. Nav ko teikt. Komentāri nebūs. Sveicieni no Rīgas, no dziesmu svētkiem. 2023. gads. Braucam mājā. Nē, uz Kur mēs? skolu. Uz skolu, tā ir, Mājā brauksim nākamo nedēļu. tā ir mūsu mājas. Labi, papilmēsim vēl kaut ko. Kā teikt?
3. jūlijas 2023. gads. Vējš, lietus. Ejam meklēt boltu skrējritenī. Tur kaut kur rādījās, kad ir, jā, tajā galā aizbraukt uz veikalu vai. Tagad līdz vārtiem. Labi. Labi, līdz galam. Vēl. Nu labi, taisni būs. Labi. Labi. Nē. Tāpat taisni, tur ir stūri, taisni. Pēc pusējā brīvsava. Yes. Yeah. Rādi, labi. Te ir daudz. Taisni! Iet pagaidām. Viss ir labi. Asties, gudrinieks vēl te viens nolicis ir, es saku vispār. Nu, tie ir bembesti, jā. Bembesti un noliek. Jā, nobildē, jā, nu bezkaunīgi, un kur ceļš ir. Nu, jā. Ok, esam visi bāzē. Vārtus te esam ciet, diena beigusies. Ne, Laikam lieliem, ne? Laikam, jā. Vairāk nebūs lielo. Lidojums nebūs šeit nebūs auto. Tā esam ciet un diena beigusies. Neviens negrib tam ticēt, ka tā varētu būt, ka šai liedainā dienā varam laimīgi būt. 4. jūlijas 2023. gads. Dziesmas svētki. Sāka līt lietus. Netālu no Daugavas stadiona mēs atrodamies pie Deglava tilta, ja, tur priekšā. Un tur ir visi dejotāji. Un pilnīgi es saprotu, kā viņi salīs. Mans kolēģis, redzot, kad es nāku, aiztaisa durvis vienkārši. Jo tas ir mans kolēģis, Guņča. Viņam patīk šitā darīties, aiztaisīt durvis, kad es tiešām nāku.
vieglāk. Stāvvieta šeit labā vietā, pie viršiem, uzreiz aiz policijas mašīnas. Tur ir tilts. Bet kas vēl lieliski, ja? Atradām kaut ko uzēdamu. Tie ir kasteņi. Daudz kasteņi. Gunča, nāc pusdien. Ēdīs kasteņu šito te sautējumu. Šie man ar mērķi teikt. Paskatieties, ja jūs apmaldaties aizmugurē scenogrāfiju, lielais apus, tas ir nopietns ēdus. Atceramies raksturiem. Ja jūs diagonālais varat pasteigt nolīdzināties. Tagad diagonāli. Uzreiz aktīvi palaciet. Pirmie sāk dejot. Ielūka vēl palaciet. Agrāts. Šeit vajadzētu vīzināties cauri visam laukumu slūgu. Man līdz arī aizmugurē labi. Laidos, mēs tieši filmējam video. Kolēģis neņem pāri. Viņš zvanā? Zvana, bet es tajā brīdī filmēju video. Naksnīga ekskursija par Rīgu. Opā! Iedēja kā buku pārvadātājs. Sveicināti. Uz kurien iesiet? Pie cilvēki, kas dos kafiju. Kafiju tieši šeit solā. Negribas, es smējos, es pat pierījies jau šodien. Nu kas par steigu priekšnieku? Es viņam zvanu, aizsūtīju lokāciju. Tu atsūtīji lokāciju, mēs uzreiz ar Gunču skrienam 2 kilometri.
Spēja? Jā, viss paspēja, viss kārtībā. Krūzes, kur? At krūzes palika mūsu... Tu taču ar glāzi nekad nešķiries. Nu, viss. Šitais, es mēs tā mums dzert negribu. 5. jūlijas 2023. gads. Varētu iebraukt paredzētā teritorijā, kur jāiet gulēt, bet nevar iebraukt, jo mums traucē BMW un vēl kaut kāds Passats. Tā, šitais BMW aizbrauca, tagad noparkojās 2 bolti un braucot iekšā, jā, tad un šitai pusē Passats palika šobrīd. Iebraukt var atmuguriski iekšā teritorijā. 7 no rīta. 6. jūlijas. Rīta rosme, kā jau parasti. Komanda. Vaģīgs, Gunčā, Aigars. Kur pārējie? Esam pārbaudīt, vai kolēģis ir gatavs rīta rosmē, jau sagatavoja. Iebraucis pie pašas skolas ieejas. Ko šī darā? Ir? Mēs jūtām. Protams, pulksten 4 aiziet gulēt. Tad viņš jau priecājās, ka mēs viņu šupojam. Jā, labāk guļ vēl. Labāk gulēt. Labi, lai guļ. Labi, dodamies tālāk. Pēc devas. Meklēt nākamos kolēģis. Ejam šeit. Jāparegulēt visu satiksmi. Tātad sarkanais autobus pa kreisi. Sarkanais, tu pa kreisi, jā. Tevi vidzeme, tev pa kreisi. Tā. Principā stāvvietu šodien esam atraduši 6. jūlijā uz Pērnavas ielas. Nē, tu pabrauc bišķi uz priekšu. Pabrauc bišķiņu uz priekšu, lai es tur tālāk, jo šeit ir krustojums pretī. Pagaid, tur vēl tālāk priekšu. Jā, uzreiz mauz te. Tur viņam ir pašam galām. Jā, un es te piebraukšu. Te nav jāstāv krustojumā, zin, būs ērtāk. Tad mums te šodien mums vietas te pietiks. Rīta kafijā. Dabūju dubļos apstāties. Tūņās būs kafijā, atvainojiet. Nē, te pa lēto pie viņa kafiju. Jā, es zinu, es aiziešu pašu. 2 eiro, tur 2,60. Šitien kafija uz taloniem. Tu pierakst visu, Cik es esmu kafija uz taloniem ir. Tie, ko iedeva. Nevar dabūt. Uz pierakstu? Nelamājies, tu esi tieši ēteri. Es dabūju tur dubļos apstāties, no? Nu jā. Bišķiņ ātrāk vajadzēja. Kurš tu pielēji pa daudz? Es saprotu, tu jau uz balu atbraucies. Piegāza pilnu, man taču nav tik daudz naudas. Ko tagad? Kas? Man tagad nebija tik daudz naudas, pielēja pilnu. Viņš šeit uz pierakstu varam. Jā, labi, Pa viss. jauno metodu atdosi grauda bauda. Ko? Augst. Nav, es tīnos prom. Dalam peļņu uz 3, jā. Plēš, neplēš. Jā, plēs. Plēš, droši. Nav noplēš. Plēš. Labi, Ev, tad daļa ar tev. Tak sadali, nu kas ir? Nu, nevar, blēd sadalīt.
Nevar? Nevarēs sadalīt, tad es ņemšu visu. Tad ņem atpakaļ. Kas tā pa naudu, ka nevar sadalīt? Nu, paņem, saplēj. Vajag vērtīgi. Nu, es paturēšu. Tu ņem pamēģini. Nu. Deva sadalīt. Šī tāda nauda, ja? Pieņemsim. Dalām uz 3 daļām. Nu, vienkārši nereāli. Tiešām nevar saprast, bet... Nu, tā es visu peļņu ņēmu sev. Nē, tā nav godība, bet kā mēs... Labi, dod savus $2 dod, viņos pārplēsīsim. O, tos ir, nē. 2 uz 3 nedavās. Tā, Gunčut, ko tu pīpē, tu nestrādāt? Jā, Man brīvdienā. Labi, es vislielākais. turpinām svinēt dziesmu svētkus. O jā, 1. Uz Pērnavas 84 lūdzu tehnisko dienestu. Mikrofons nedarbojas Isuzu. Action service. Evo, kaut kur runā? Aļā? Kur runāt? Mani vairāk dzirdēja. Jā? Kura vidā? Fons. Pareizi tas būtu tā kā. Mikrofon šitais. Rādīja. Rādījā. Jā, tā. Bet viņam ir kaut kas trūkst vēl. Vispār bez tā. Viņš viņam Tas neredzēja tā video iet. nav. O, tas video nav, jā. Video tas jau vajag. Kristof. Man pēc 2 minūtēm uzstāšanās, lūdzu ātrāk. Man jādzied pēc 2 minūtēm. Nekādu lieku vajag. Tehniskai dienas netiek galā. Jā, ne īsti atbraukt. Tā viss pasākums bišķiņ aizkavēsies, cienījamie apmeklētāji, lūdzu apmeklējiet tuvāko ēdnīcu. Jums tur tiks iedots bezmaksas ēdiens, launaks. Un iespējams arī šodien launagā būs gurķis. Tā komisks sabās, nekā te nav tāda galā. Aha, šitā te? Kafija. Nē, nav kafija. Ko neguļ? Gulēja. Es negulēju, kas pa gulēšanu ir tādās svētku vakar. Balējam, neguļam. Aha. Pulkstens ir 1 naktī, 6. No 6. uz 7. jūliju 1 naktī. Gaidām, kad ieradīsies kolektīvs un braucām uz skolu. Tā, tad bez 10.1, 6. jūlijas praktiski ir beidzies. Šodien bija ģenerāla mēģinājums Daugavas stadionā. Un rītā jau 7. jūlijas ir pasākuma dienā. Arī būs ilgstoši apmēram līdz 1 naktī. Šobrīd ir baigi labi, ir samērā silts. Lietas nelīst. Fantastisks vakar. Kolektīvi lēnām nāk no Daugavas stadiona. Mēs atrodamies Pērnavas ielā 84. Tuvāk, diemžēl, nevarēja atstāt autobusu. To ir ļoti daudz. Un visiem vietas nepietiek. Vēl jāņem vērā arī to, kas vieglās automašīnas diezgan daudz aizņem vietu. Un gaidām. Tā, atbraucam brokastīs uzpildīt arī šitam kuņģīti, vai šito ņemam resnām. Tikai tā, un kur mēs maksāsim veikalā, jo mums ir vajag čeku normāli.
Gaidīt sūkņu aktivizēšanu. Gaidām. Pagaidām. Tā. Nevajag ielikt. Nē, tur kaut ko pildi tur, zin. 150, jā? Nu jā, kaut ko ieliesam kaut ko. Es palieku tonā. Es aiziešu apsīties, vai otrā pusē nelīst ārā. Paskaties, ieliec skaidri. Hello! Nav, tur nav nekā vispār vajag. Nebūs. Un zini, kas ir, ka tu esi maksāt, tad tu paņem sekociņus. Arī ar vienu ratu var braukt. Tā padomājot par šitādu trotuāru. Ar vienu ratu ļoti ērti. Tā, kas mēs atrodamies vispār, kurā vietā? Kas ir šī paēka? Zini, ko tu izdari, Šalli? Nav. Apmēr Rīgas motoru muzeju ar mazbērniem. Nu. Super izstāde. Nē, nu, protams, ka tur ir forši, bet mums tagad nav laika. Tagad mums jādzer un jāiet jau... Ko jādzer? Zini, ko biežas par uļiem piedzer? Nē, nu, limonāde, iedod viņš. Mums ir tad, nu, tas ir vārds jādzer, visiem domā, ka tas ir alkohols, bet patiesībā tā ir limonāde. Tas bija Las 699. Ar ko sāki? Es? Ar Las 699. Nē, es jau tik vecs vēl neesmu šoferis, man es tikai 4,5 gadi. Ok, Lietuvas sākā līd. No skaidrām debesīm pēkšņi sāka līt lietus. Vai arī tas bija gaidāms, kā tu domā? Jā, es teiktu pēc šodien. Pišku līs, jūs teicāt? Nē. Jā. Un neko? Nekā. Nu, bišķiņu vajag jau, ko tu cik ilgi to saulītē sildīsies. Naudu nopelnīt, ne? Visi. Kā, kurš te atkal atstājis ir nepareizi novietotu transporta līdzekli stāvēšanai? Tā, nu šitais būs interesantākais brauciens laikam manā mūžā. Kas ir baterija? Nu nē, uz viena tikai. Nedevilks līdz meža parkam. Tā, kur vēl ir? Protams, ka mēs te noparkojušies esam ļoti jauki. Mums viens izbrauks ārā toņās.
Kur tās tur arī brauc ārā. Mums ir... Toms atkal savu Mersi atstājis ir pie durvīm. Jau mēs varam izbraukt. Jā, es teiktu šitien te ārā un pa vārtiem ārā. Kāds saņem dāvana? Jā. Es jau taksīšu. Gulsā. Takšu atpakaļ. Savādāk jūs nomirsiet, nebūs, kad braukt. Es jau delegāciju vienu. Labu apetīti. Apsardzes, mums ir apsardzes. Jā, lai laimīgi. Labu apetīti. Jēkā lido. Tā, viss mūs met ārā. Jau viss. Ui, sorry. Paldies par viesmīlību Juglas vidusskolē. Te bija ļoti forši. Mēs vēl noteikti atgriezīsimies. Tur mums notiek kaut kādas parkošanās šobrīd. Uzmanāmies! Brauc ar! Tā, beidzot ieradās piektais cetas bandas. Ir piedāvājums, ja tu dzēsi visus parādus mums visiem pa kafiju, tad... Nē, es trupa iepūtu un nekādu dzēšanu. Nē. Pa kafiju? Nē. Mēs te laižam iekšā. Ja nē? Braukt? Braukšot projām. Man tak jāfilmē bija. Pārceļi laiž. Mierīgi. Varat mierīgi te stāvēt, šitais ir mūsu rajons. Uz burkā mēs atbraucām. Jā, domāju. Un galaicīgi palika jau. Lielāki noteikti ko paļīt. Nē, bija aizsita degumgalā. To viņš baigi spiež, ko viņa rezervēt. Ļuks! Nē, man atslaist. Tas ir nebijis gadījums Dziesmu svētku vēsturē, bet visa banda vienā vietā. Davai jāpiestum laikam. Kad nosēdās šitai te... Vēl viens pasažieris karājas ārā. Tik klusīs. Šito devām. Kur kamerēs apskaties? Kur? Tur maziņas. Davai.
Rokas iekšā kā Jau jūs... Baterija uzlādējas pat. Jums jau kalnā neuzvilks. Tu atņēri? Šitā tikai cetā var dzīvot. Jā, nu beidzot, mēs tik daudz nevarēsim norakstīt tos izdevumus. Galīgi es... Iedod Danielam šitā karti. Daniel, karti atdod, viss. Nu, pietiek. Pietiek izklāties uz firmas rēķinu. Dod mums to kartu mašīnas dod. Jā, bet šitā ir bišķi lielāka jums terapijas. O! 4 cilindri. Jau žurts izrauj. Tā ir, jā, protams, kad izzinās te mums. Davai, nākam, kāpam, braucam. Kas nozīmē? Danielam iedod kredītkarti cetā. Mašīnas tā kā cimdus maina. Nē. Tā, labi, viss, vairāk nefilmējam. Tomatus, redīsus un burkanus un aizbrauc nezināmā virzienā. Tu mums bija pats labākais. Mums tāda tradīcija. Jā, būs tāda. Visu cik bija? 7, 8, 9. Paldies, Dēļ. Tu ies uz ceļu. Paldies. Paldies jums. Iebrauc uz Klondaiku, iedzert kafiju un dodamies atpakaļ strādāt.